Sveicieni raidierakstā Digitālais Enkurs. Raidieraksts par uzņēmējdarbību, uzrīkstēšanos un neatlaidīgu ceļu uz panākumiem digitālajā vidē. Raidieraksta epizodēs runājam par uzņēmējdarbību kā nepārtrauktu mācīšanos, digitālo vidi kā spēcīgu resursu, kopā meklējot, kā digitālais mārketings un tā attīstība palīdz izveidot nākotnes uzņēmējdarbību. Mani sauc Ilona un esmu šī raidieraksta vadītāja. Un kopā ar mani katrā epizodē studijā būs gaidāmi viesi, kuru stāstos un viedokļos ir patiešām vērts ieklausīties. Sveicieni raidieraksta 5. epizodē Resursu digitālā vide. Šodienas epizodē apskatīsim digitālo mārketingu un kā tas ietekmē uzņēmējdarbību un personīgā zīmola attīstību. Kā veicināt auditorijas uzticamību sociālajos mēdījos un attīstīt arī veiksmīgas sadarbības ar influenceriem. Šodien sarunā pie mikrofona esam Marketing Group dibinātājs un uzņēmuma vadītājs Sandrs Magone. Sveiks, Sandri! Sveiki! Un mums ir arī mūsu īpašais viesis, radio ētera balss pasākuma vadītājs un digitālā satura veidotājs Lauris Zolāns. Sveiks, Lauri! Čau, prieks būt šeit. Milzīgs paldies, ka piekriti būt par viesi un katru arī laiciņu šodien pievienoties mūsu raidieraksta epizodes ierakstīšanai. Es priecājos, ka paaicinājāt. Paldies, milzīgs. Mēģināšu dot maksimāli daudz, ko var dot no sevis. Tā iztaujājiet līdz pēdējiem. Sūciet ārā maksimāli. Tā arī darīsim. Paldies, Lāsas, kā jums iet kopumā, kā darbiem, viss priekšnorit? Jā, viss kustās, viss tādā skrējienā. Jā, jaudīgi. Tuvojas gada noslēgums, un nes kāpēc pēdējā mirklī visiem kaut ko vajag. Nu, kā jau parasti. Nu, jā. Kā jau parasti Jā, visiem nē, gada tas ir noslēgums. absolūti prieks un laimi darīt šīs lietas forši. Brīnišķīgi. Galvenais arī tādā ritmā turpināt. Un pirms mums ķeramies arī pie jautājumiem, vēlamies pateikt lielu paldies Jānis Buševits vides dizaina studijai par iespēju šādā atmosfērīgā un mājīgā vidē ierakstīt mūsu raidierakstu. Tad jau ķeramies klāt. Jūs abi esat cieši ikdienā saistīti ar digitālo mārketingu. Sandra, tu kā uzņēmējs, un Laura, tev sociālā mēdīja ieņem spēcīgu lomu tava personīgā zīmola attīstībā. Digitālais mārketings, redzamība, ietekme, attīstība. Kā jūs raugāties uz digitālā mārketinga lomu šodien uzņēmēju darbībā? Vai tas var kļūt par konkurentspējas atslēgu? Sandra, varbūt ar tevi sāksim? Ok. Par konkurentspējas atslēgu noteikti tas kļūst, jo es vakardien tieši veicu apkopojumu par 26. gadu, kas būs saistībā ar šo te webizstrādi tīmekļa vietnēm. Un es tieši apkopoju to informāciju, man izleca vienā fórumā, ja nemaldos, kolēģi no Spānijas bija apkopojuši, un tur bija tieši tādā bold treknā tekstā ierakstīts, ka digitālais mārketings un īpaši šī te auditorija, kas nav apmaksāta auditorija, būs ļoti liels dzinējs, un tas arī ļoti ietekmēs nākamgad īstenībā visu e-komerciju un tīmekļu vietnes. Līdz ar to, jā, šis te organiskais saturs, organiskie sekotāji nākamgad spēlēs ļoti lielu jomu tieši mūsu tādā sfērā, un tāpēc sociālā tīkla ir vajadzīga lieta, jā. Ja es absolūti piekrītu šim, man liekas, ka šis jautājums jau tas jau ir standarts, manuprāt, tā ir tāda klasiska lieta mūsdienu mārketingam, lai uzņēmums būtu ar kaut kādu procentu vai vismaz ar puskāju vēl uz priekšu, tad sociālā tīkla ir tāda neatņemama sastāvdaļa, man liekas. Tīri varbūt arī no tāda iemesla, varbūt ne uzreiz, lai tur nenormāli baigais ietirgojums augtu, ja, un klientu tur kaut kāda apjoms, bet kaut vai vienkārši, lai parādītu to savu darbību, ja, un to savu veidu, kā darbojas kaut kādas, tāda tīri varbūt ne finansiāla reklāma uzreiz, bet ar laiku pilnīgi noteikti. Jā, tāda reklāma tīri atpazīstamības dēļ un labad. Un tad jau tālāk noteikti arī attīstoties sākuma sadaļai pieslēgtos arī kaut kādā ziņā ienākumi. Es tā domāju.
Un tad turpināt arī sarunu par to digitālo mārketingu. Mēs bieži lietojam jēdzienu mārketings, taču ar vienu biežāk arī dzirdam tieši personīgā zīmola mārketings. Un, ja mārketings plašāk nozīmē uzņēmuma produktu vai pakalpojumu virzību tirgū, tad personīgā zīmola mārketings vairāk saistīs tieši ar cilvēka tēlu, uzticamības un vērtību komunikāciju. Laura, tu savu karjeru un atpazīstamību lielā mērā esi balstījis tieši personīgā zīmola mārketingā, un kā tu izjūti šo atšķirību starp klasisko mārketingu un personīgā zīmola mārketingu? Nu, pirmkārt, tas nav bijis apzināti taisīt un tā speciāli, jā, to personīgo mārketingu attīstīt. Man vienkārši ļoti patīk veidot saturu sociālajiem tīkliem, un tad tas, laikam, ir tāda blakus ejoša parādība tam, ka tu tādā veidā arī kaut kādu savu pozīciju tirgu, un ne tikai tirgu, vienkārši personību, atrādi caur sociālajiem tīkliem, jā, kas tu tāds esi vispār. Līdz ar to tad aug arī tā blakus lieta, kas ir par to personīgo mārketingu runājot. Bet atšķirības starp vienu un otru, laikam ir, ja tu liec kaut ko sociālajos tīklos, tad, ja tas ir par uzņēmumu runājot konkrēti, tad tu pārstāvi visu uzņēmumu vērtības tajā mirklī, ja tur ir kaut kāda personība piesaistīta klāt, kas, respektīvi, paņemam tagad radio tev, kur es strādāju, ja? Un ja es esmu tas cilvēks, kurš parādās kameras priekšā, lai arī kas būtu tas, ko es tur pasaku, to uzreiz sabiedrībā, vai jebkur publiskajā telpā asociēs kā visa uzņēmuma viedokli, tas, ko es esmu pateicis. Ja, personīgais strādā drusciņ citādāk. Tātad, tas ir tavs, tu esi tur viens, tu pats par to atbildi un tā tālāk. Uzņēmums tas ir kaut kas tāds daudz milzīgāks un apjomīgāks. Un tur man liekas, tāpēc arī, kad ir sadarbības ar influenceriem, teiksim, tur ir konkrēti brīfi, kas nāk, tur ir konkrēta struktūra kampaņai, teiksim, pie kuras ir jāpieturās, un kas ir tās līnijas, kuras nevajag pārkāpt, kam ir jābūt, jāparādās video. Tas ir tieši tā iemesla dēļ, lai nepārkāptu kaut kādas vērtības, kas ir tam konkrētajam uzņēmumam, lai tur, un ja gadījumā tā sanāk, tad tāpat tur būs jāpārmontē, jāpārfilmē un tā tālāk, savukārt tu personīgo veidojot kaut kādu saturu, tad tu tikai māc un uzņemies pats atbildību par to, kas būs, tas arī būs. Tur, laikam, ir tā vislielākā atšķirība tajā. Ļoti atzinīgi. Man liekas, ļoti tiešām vērtīgs salīdzinājums, atšķirības noteikšana, un jebkurā gan parastajā mārketingā, gan arī personīgā zīmola mārketingā konkurence. Piesātināta vide ar daudz satura. Un kā tad tiešām atrast savu to unikalitāti, lai tu tiešām tiktu pamanīts? Tas vairāk saistīts ar radošumu, autentiskumu, stratēģiju. Es domāju, drīzāk ar autentiskumu, jo šobrīd par influenceri var kļūt jebkurš, principā. Bet arī par autentiskumu runājot jebkurš. Es to domāju tā, ka mums katram ir savas intereses, mums katram ir kaut kādi savi hobiji, un, manuprāt, tieši caur šo aspektu tu vari parādīt vēl interesantāk lietas, teiksim, nevis izvēlēties būt tāds dzīves stila influenceris nosauksim, es ielikšu par visu kaut ko. Tur paceļoja šitā cēdieniņš, tur aizbrauc tādas drēbītes un tā tālāk. Tas ir tāds dzīves stila bez tāda konkrēta definējuma, bet mums katram ir savi hobiji, intereses, tur sākam sports, mūzika, māksla un tā, tu vari saukt humors, blablabla. Un pie šīs te nosauksim to par nišu pieturoties, tu vari sākt veidot saturu. Un man liekas, tas ir tas, kas skatītāju piesaista vairāk. Tad tavs autentiskais, tavas autentiskās intereses, tava autentiskā būtība, kas tev patīk, un ja tu caur to spēj tā forši parādīt kaut kādu saturu, man liekas, tas ir tas, kas šobrīd piesaista. Nevis kaut kur tā grābstīties no visa kaut ko, bet tīri caur savu to sirdslietu mēģināt veidot saturu un apaudzēt ap to visu stāstu. Man liekas, tā ir atslēga. Kā tev, Sandra, šķiet, jo tu jau pārstāvi uzņēmumu un... Jā, ir grūti. Ir grūti, man ir ļoti jādomā. Labi, varbūt vēl nav tik ļoti, es neesmu atpazīstams, kas tev šodien stāsta, ieliek kaut kādu
privātāku saturu, kaut kādu foršāku, skaistāku bildes, nu, kaut kādu sekotāju pienāku, ielieku, piemēram, vakardien es ieliku apkopojumu par nākamo gadu, kas sagaida, un tas tā kā ar uzņēmumu kontu, jā, nu, tā kā mēs dalījāmies, un vienkārši nokrīt sekotāji. Un tad ir tāda lēkāšana, bet es domāju, ka jā, ir ļoti jādomā, un it īpaši man ir jādomā, kā es komunicēju, pie kā es pieturos, un šobrīd mums šis rebrandings notika. Un tas laikam bija tas mērķis, jo sākumā ar to Martin grupu vārdu mēs gājām, mēs testējām, un tie pirmie 3 gadi viss, nu, vienkārši bija tāda, nu, plūda, vienkārši viss plūda. Tagad to rebrandingu uztaisot, nevēlt mēs paņēmām to Evo X nosaukumu, nevēlt mēs apspēlēsim X tēmu, un mēs sapratām, ka mēs būtībā sapratām to ideju, ka mēs gribam būt tādi, nu, profesionāli, bet mūsdienīgi, jā, un to saturu arī veidot. Un man ļoti iedvesmoja Lietuvas uzņēmums Omnisend, kas nodarbojas šo e-pasta mārketingu, īpaši e-komercijai, un viņi arī kļuva par mūsu partneriem. Un viņiem ir tā, ka viņiem arī tas sauklis un tas slogans un tā komunikācija, viņi ir ļoti brīvi. Un es sapratu to, kad veidojot to saturu un laika gaitā veidojot piesaistot kaut kādus influencerus, par ko arī šobrīd mēs domājam, un tur arī ar Rolandu mēs tiksimies un domāsim, liksim galvas kopā, tad es gribēju tādu brīvu. Es negribu nevienu ierobežu, negribu nevienu kaut kādu, nu, darbinieku, kas arī parādīs. Es negribu tā, ka tagad tu esi ielikts kastē, un tu nedrīksti tā un šā. Protams, ir vadlīnija, nu, protams, būs vadlīnijas, tur nelamāties un domāt, un to es vienmēr kaut kā esmu cilvēkiem, kas pienāk komandā, es vienmēr saku, ja mēs tevi nu, ja es tā pasaku, ka, ok, filmējamies, nāc video, tad tu zini, kad ar to dienu Vecrīgas šos cersteņu video viss lūgums, nu tā kā tad ir nepublicēt. Un, jo tomēr kaut kā tie cilvēki nāk. Viņi nāk un viņi seko, un īstenībā, man liekas, man ir vieglāk kaut kādus projektus šobrīd atrast, vai tie projekti nāk, jo es kā cilvēks patīku šiem cilvēkiem, es vienkārši rezonēju kā cilvēks ar cilvēku. Tāpēc, jā, kā mēs runājām iepriekšējās epizodēs, kad man ļoti strādā šī referālā sistēma, kad uzņēmums iesaka uzņēmumam, un pat tas uzņēmums, kas iesaka nopelna, jā. Un tas strādā, jo uzņēmumi dalās ar tām sajūtām. Un, laikam tas lielākais uzsvars šobrīd tieši uz apkalpošu, uz komunikāciju, ēpasti, zvani, jā, privātā komunikācija. Nu tā. Kā ir baigi jāizsver, jā. Es arī kopš es uzsāktu uzņēmēju darbību, un kaut kā sāku ieiet kaut kādā citā tajā cilvēku lokā, uzņēmēju lokā. Man, jā, viss tā kā noslēdz viss, nekādas tur kalpu vai kaut kāda, nu tas intīmā fotosesija vai kaut kāda vecrīga, nē, es arī pilnīgi sociālām tīkliem to visu noslēdzis, ka ļoti jādomā. Pastāst, par ko es arī teicu, nu līdz ar to tu kā seja savam uzņēmumam uzreiz pārstāvi visas uzņēmuma intereses, līdz ar to publicējot kaut ko, kaut vai arī pats pie sevis ieliekot kaut ko, nu tevi asociē tāpat ar to vietu. Līdz ar to, nu jābūt jābaigi uzmanīgam, tā ir. Nu, darbinieki varbūt, ka ja kaut ko publicē, šairo dalās, tas mazāk? Tas mazāk, bet jā. Es ielieku, man liekas, kaut ko ielikt, man liekas, protams, momentāli. Tā ir. Jā, tā kā. Varbūt ar to Evo X tēmu, varbūt kaut ko izdomās. Jā. Tas atkal jāpierāda, ka viss nav tik vienkārši, ka sociālajiem tīkliem tiešām jābūt tai stratēģijai, nav tā, ka tur izdomāju kaut ko, tur nobildēšu, kaut ko ielikšu, un tad viss aizies. Un, ja tā tiešām notiek, un ja tomēr aiziet, tad ir tiešām jāpiedomā, jāsako līdzi, un kaut kas tur jāplāno. Un Sandri, paraugoties no uzņēmēja skatu punkta, kā digitālais mārketings var palīdzēt tieši mazākiem uzņēmumiem konkurēt ar lielajiem tirgus spēlētājiem? Vai tas var kaut kā ietekmēt? Tas var, jo tas jau ir teikts, un par to jau ir runāts, ka, ja tu neesi sociālais tīklos, tad tu neesi vispār, nu, tā kā uz šīs zemeslodes, nu, mūsdienās, jā. Nu, tas tā ir, un tas ir skarbi, jo katrs mēs cīnamies par kaut kādu savu vietu, un tā kā mums tā IT sfēra arī ir tāda ļoti, ļoti konkurentspējīga, tā, kad cīnās, un ir ļoti daudz visādi arī šie te mazie darboņi, kā es saku, jā, kas ir kaut kādā manā lauciņā, ar ko man ir jācīnās. Piemēram, man nesen arī bija cīņa un vārdu apmaiņa ar vienu aģentūru par to, kad es vienkārši ieraudzīju klientam lapu, un es saku, būtībā man studenti ieraudzīja,
studenti ieraudzīja, un man izveidojās ļoti liela diskusija ar studentiem par to, kāpēc es viņiem ļoti strikti no juridiskās puses mācu, ka privātuma politikai apstrādē GDPR-am būs slikti, ja tev nebūs atrunāt noteikumi, kā tu tur ievāc datus, kā tu tur viss būs slikti. Un tad man viena studenti atrada lapu, kurai nav nekā. Un tad man izveidojās ļoti liela diskusija, un tad es atļāvos lapas īpašniekam, arī personību influenceris, atļāvos uzrakstīt. Cilvēks mani saprata, bet, nu, tā kā no otras puses tā aģentūra tā, nu, tā kā, kāds bullshits, nu, ko šeit stāst, nu, arī par valodu, ja, ka daudz nemaz nezin to, ka, ja tas ir šīs valsts piederīgs, vai te uzņēmums ir šeit reģistrēts, latviešu valodai ir jābūt obligātai tavā lapā. Vienalga, tu eksportē, importē, latviešu valodai jābūt. Un tu saņem tā, nu jā, tagad ķīniešiem arī jātaisa, nu, tā kā latviešu valodas, nu, pagaid, nu, nevajag jau pārvērtēt to informāciju, ja. Uzņēmums ir šeit. Un bišķiņ sāp sirds, un tāpēc es cenšos caur to sociālo tīklu sākt vairāk izglītot par šīm lietām, ka, piemēram, tajā kājienē ir jābūt tām lietām, tai latviešu valodai ir jābūt, ja? Ja tu eksportē uz Vāciju, jā, tu pievieno vācu valodu. Man liekas, mums arī tagad vecajai uzņēmuma lapā, man liekas, bija 7 valodas, kuras mēs pielāgojām pēc arī Google Analytica datiem, ka tur Itālija, Vācija, Lietuva, Igaunija, un tad tur bija vēl valstis, kur mēs tulkojām, lai tad, kad tu ienāc no tās valsts, tev ir tavā valodā, ja? Tāpat, kā to dara kaimiņi. Ja mēs paskatāmies kaut kāds reklāmas, tad ļoti daudz jau ir latviešu valodā. Un uzņēmums īstenībā ir Igaunijā vai Lietuvā. Tāpēc digitālais mārketings ir, un viņš ir vajadzīgs, un man liekas, mazais, ko viņš var darīt, kā viņš taisīt saturu. Vienkārši filmēt, būt viņš pats un stāstīt un rādīt, un arī šodien man bija ar praktikantēm, arī saruna, un es gribu veidot šo print on demand biznesu. Būtībā šis te Printful, Printify, viņi to piedāvā visu, tu vienkārši izveido savu dizainu, jau to savā e-veiklā un tirgo. Un viņi saka, jā, bet kā man dabūt tos pirkumus? Saku, kā? Veido organiski saturu. Pasūti, uzvelc fotosesijas, nu, esi tu pats, un tas šobrīd ir aizgājis uz tādu personīgo, jā. Man liekas, Lauris jau arī minēja par to personīgo. Jo vakar arī apkopojām bija, ka lapas arī vairs nebūs tā par mums, mūsu kontakti, tad jau iet jau viss pretējais. Tas pats, vajag to pašu personīgumu, to savu, kā Lauris teica, autentiskumu arī lapās, un šobrīd viss mainīsies. Vairs nebūs ierastie kontakti, sazinies, viss tas vairs nākamo gadu tas nebūs. Jo būs personīgais. Līdzīgi tā kā portfolio. Ja, piemēram, tad Laura Zalāns izveidot savu portfolio lapu, tad tur būtu tā kā viss tavā tādā personīgajā stilā. Un uzņēmumiem tas arī nākamo gadu tas sāks nākt, jo un pamats ir tam, kad šīs te mašīnas, šis AI nāk iekšā, un cilvēki to aizraujās, un cilvēki pazaudē vispār kaut kādu komunikāciju, viņi zaudē komunikācijas spējas, nu, vēl daļa jau neiet pie psihologa runāt vairs par savām sāpēm, bet paču to ar AI, un viņš pasaka, jā, uztais pašnāvību, un viņš uztais pašnāvību, jo AI tā teica, nezinu, Amerikā bija case par šo gadījumu, ka jaunietiem bija viss, un vecāki viņam nu, tā kā uzmanību nedēļ, viņš tā kā man viss, un tas ir tāds, jā, tais pašnāvību. Un viņš uztaisīja. Tāpēc neaizraujamies. arī, jā. Tas atkarīgs arī no mums pašiem. Pašiem jau jāapzinās, kādu saturu mēs uzņemam, kādu saturu mēs patērējam, un tomēr jāizvērtē reālā dzīve, paliek reālā dzīve, bet digitālā vide paliek digitālā vide, tīpaši, kas attiecas arī uz mākslīgo intelektu. Jā. Un tas Andra vairāk pastāstīja par to saturu veidošanu kā no uzņēmēja puses, un tad Laura ņemot tavu pieredzi, kā uzņēmēji var gudri izmantot sadarbību ar influenceriem, lai stiprinātu savu zīmolu un sasniegtu mērķa auditoriju? Nu, pirmkārt, ir jāsaprot, kas ir tā mērķa auditorija, un tad pēc tās arī tu vari sākt iet cauri kaut kādam influenceru sarakstam un skatīties, ja, kas ir tā viņa auditorija. Nu, lai tas būtu efektīvi izmantot, jā, līdzekļi, ko tu iegūti tajā influencerī. Jo, nu, tur izvēlēties kaut kādu influenceri, kuram tur sako, teiksim, ja mērķa auditorija ir 30 plus, jā, un izvēlēties tur influenceri, kuram lielākā daļa auditorijas sako, nu, bērni, teiksim, jā, 12, 13, 15 gadīgi, un tas būs galīgi neefektīvi, jo, nu, tā ir viņiem tāda neinteresējoša lieta, jā, vai tas produkts vai kas tas varētu būt. Tad jāsāk ir ar mērķa auditoriju.
Tālāk ir, nu, jāapskata noteikti, jā, kādas ir tā influencera vērtības, jā, pie kā viņš tur pieturās, kāda tipa saturu viņš veido, jo, nu, teiksim, veidot šokolādē saturu visdrīzāk labi sanāktu veidot, nu, tādam viegla satura veidotājam, jā, nu, kas ir, vai nu tas ir humors, vai nu tas ir kaut kāds arī dzīves stils, tas pats it kā arī varētu pieiet te klāt, kaut gan es domāju, ka šokolādi arī varētu izdomāt, da jebkurš bez maz vai, nu, kas varbūt nav saistīts ar politiku, teiksim, pārējie kaut kādā veidā integrētos. Līdz ar to jāsaprot vienkārši, jā, kādu tipa saturu tas cilvēks veido, tas ir otrs aspekts, un kas ir trešais. Nu, varbūt, kaut gan man liekas, ka tas mūsdienās arī vairs nav nemaz tik super aktuāli, kas ir sakotāju skaits, es domāju. Bet tas arī, nu tā, vairāk, tas jau tādā otrajā plānā šobrīd ir. Vairāk ir kaut kāds engagements vienkārši pats par sevi, jo citreiz mikroinfluenceriem, kas ir tur līdz 10 000 sakotājiem, jau ir daudz labāks engagements nekā tur 30, 40, 50 000 sakotāji. Nu jā, bet tā sakotāja bāze arī ir svarīga. Nu, bišķiņ jāpapēta ir tas sakotājs, kāds ir tam influencerim. Jā, nu vēl noteikti ir svarīgi arī vispār izraudzīties varbūt personību kā tādu. Tu vari būt influenceris un atpazīstams sociālo tīklu vidē, jā, cilvēks, bet ir arī ar ļoti maz sakotāju skaitu, bet atpazīstams tādā publiskajā telpā daudz labāk nekā tur tas influenceris, kas ir tieši sociālās tīklos, un viņam tur, teiksim, ir baigi daudz sakotāju, un šim ir daudz mazāk sakotāju, bet viņam uzticās daudz vairāk nekā tam influencerim, kurš varbūt nav tik super tur atpazīstams. Nu, tur varam paņemt kaut kādu dziedātāju, piemēram, ko mēs tur spējam šobrīd iedomāties, kas nav baigais tur aktīvais sociālo tīklu lietotājs. Bet viņš jau ir iemantojis uzticību ar iepriekšējiem kaut kādiem saviem darbiem, un viņam uzticās vairāk nekā tur pēkšņi kaut kādam influencerim, kurš ir sociālo tīklu vidē zināms. Nu, tas varbūt vēl kaut kāds viens tāds mazs aspekts. Nu tā, bet jāsāk ar mērķa auditoriju. Tas ir pats svarīgākais. Kādi varētu būt tie izaicinājumi, kad tiek noteikti tie uzdevumi un uzstādījumi starp uzņēmumu un digitālā satura veidotāju? Izaicinājumi, jā. Atrast kopīgu valodu, jo influenceriem ir tā, ka, nu, zin kā, citreiz sanāk arī tā, teiksim, uzņēmums aiziet pie influencera, viņš ir izvēlējies šo konkrēto influenceri, tāpēc, ka viņam it kā patīk viņa veidotais saturs, ja? Viņš tagad iedod konkrētu produktu, saka, iedod tur kaut kādas dažas vadlīnijas, un lūdzu uztaisi saturu, ja? Viens reels, viens video, uztaisi lūdzu saturu. Viņš uztaisa saturu savā stiliņā, aizsūta, un viņam atsūta atpakaļ, nē, mums šāds neder. Un sāk tā kā laust ārā kaut kādas lietas, ja, šitā nē, te vajag tā, te vajag šitā, un beigās tas influenceris pilnībā noiet nost no sava ikdienišķā satura, tāpēc, ka uzņēmumam kaut kas, nu, neiet pie sirds tajā veidotajā viņa saturā, ja. Vai nu viņš tur nobīstas no tā, ka viņš tur viņa parādīs sliktā gaismā, varbūt viņš ir izmantojis ne tādu tur valodu, teiksim, ja, nu, un spēlēs ar kaut kādām nosacīti tā uzņēmuma iedomātām sarkanajām līnijām. Bet jau pašā startā vajadzēja saprast, nu, kāpēc tu izvēlies to influenceri. Jo, nu, tev simpatizē it kā viņa saturs, bet tajā mirklī, kad viņš sāk taisīt tādu, lai tas neiet ārā no viņa, teiksim, ierastā tā feeda, kādu viņš veido, tad nu, nevajag tur super laust ārā to influenceri. Nu, tad jāmeklē tāds, kas ir, kas jau startā atbilst it kā tam, kā tu esi iztēlojies to gala video. Jo man personīgi arī pašam ir bijis, nu, šādi sanācis saskarties ar tādām situācijām, kur mani, nu, mēģina iztaisnot muguru, teiksim man, ja, iztaisnot muguru, ielikt kaut kādos rāmjos un tā, kas ir pilnīgi ok, bet ir arī kaut kādas galējības, teiksim tā, nu, tad ir jautājums, kāpēc jūs vispār nācāt pie manis, jūs taču redzat, kādu saturu es veidoju.
Un kāpēc jūs mēģināt man ielikt šobrīd kaut kādos tur nenormāli tādos cietos rāmjos? Nu tā, tad atrast kopīgo valodu pašā jau startā un saprast, jā, vai tiešām jums ir pa ceļam. Un pēc tam jau viss ir standarts. Paņemam kaut ko ārā, šito, tad drusku, te subtitriņi, te vēl kaut kas. Nu, tas viss jau, tas ir normāli šobrīd tā. Tā ir ievesta praksē jau kaut ko izlabot, kaut ko pārmontēt, bišķiņ, un publicēt, un collaboration, un hashtagi tādi, un šī tādi, tas jau tāda ierasta lieta. Kā mēs tiešām tam pieiet nopietni, visu saprast, apsēsties, apsvērt, izvērtēt, lai tas rezultāts tiešām ir vērtīgs, sasniedzams, nekā tur kaut ko izvēlēties, tikai tā gribu, un tad aiziet gan laiks, gan resursi, gan varbūt kaut kur kādas attiecības tiek sabojātas. Nu, zin kā, ir divas lietas, kā izvēlas, divi veidi, kā izvēlas sadarbības partneri, influenceri. Divi. Viens no tiem ir patīk personība un veidotais saturs, otrs ir patīk statistika. Un viss. Ja izvēlas iet statistikas ceļu, tad ir visvairāk problēma. Jo, sāk lūk šis te laušanas princips iestāties. Tur nepatīk šitais, ņemam ārā, blablabla. Bet ja ir jau pašā startā tā ideja, ka man patīk šis cilvēks, man patīk tas influenceris, man patīk viņa veidotais saturs, tad viss strādās organiski un ļoti labi visam ir jābūt. Tāpēc, ka viņš izveidos, caur sevi pasniegs, caur savu to izvēlēto veidu, kā viņš taisa video vai bildes vai vienalga, kas tas ir, bet viņš pasniegs forši, teiksim, šo te glāzi vai ūdeni, kas tur ir ieliec iekšā. Un arī klientam tas patiks. Bet ja klients fokusēs tikai uz cipariem, kas ir, cik noskatījās, cik nolaikoja, cik padalījās, lūdzu atsūti man savu statistiku ar savu auditoriju pirms mēs sākam sadarbību. Tas tā, kāpēc tad to veido, kāpēc tu gribi caur viņu tieši to iznest? Ir daudz citi veidi, kā to izdarīt, ja tev interesē statistika. Tā. Un pievēršoties arī autorijas uzticībai sociālajos tīklos, kā veidot un stiprināt uzticību tā, lai sekotāji ne tikai iesaistītos tajā saturā, bet arī uzticētos satura veidotājiem, uzņēmējiem, vērtībām un ieteikumiem. Sandra, varbūt tu atbildēsi pirmais? Man nav baigā pieredze šajā visā pieklipo, bet man liekas, tā mana vismaz tā atslēga, vismaz tagad es ielieku kaut kādu ierakstu īpaši LinkedInā. Jā, es esmu tagad LinkedInā ieskrējies. Sagaida cilvēku to, ka to lielo informācijas blāķi, ko teorētiski, ko mēs visi varam atrast, pat magone paņem, saliek tādā īsā. Jā, izvēlkot to galveno. Sakot, sociālajos tīklos, kas novērojas kaut kādi brīli, kaut kādi, video posti, tad laikam, vai arī storijus, kad lieku, kad es tā, kaut kā tur stāstu par kaut kādu to uzņēmēju darbības pusi, bet tieši kaut kādu pat tīmekliem, e-komerciju ir maz skatījumi. Un tiklīdz es padalos ar kaut kādu savu tādu novērojumu, vai foršu, varbūt ne tik foršu, bet neaizvainojot nevienu, izstāstot pat tādu pieredzi varbūt, tur vienkārši, laiko, jā, un dalās, un tad arī tajās nedēļās arī, pat es teiktu, ka tajā nedēļā es nelieku neko, ne ar darbu, ne ar biznesu, tikai es pats, varbūt es mazāk, ja labi tur par kādām 3 dienām, un tad pieņemsim tur, kas šobrīd izlaists tas dashboardiņš, jā, tad ir augstāks cipars, vairāk tūkstoši, un tiklīdz es ielieku pa darbu, tas vienkārši nokrīt. Bet tas tā ir, tāpēc, ka tu piesaistīji sevi, jebkurai lietai mēs varam pielikt klāt personību, patīk personība, patīk sekot līdzi viņa viedoklim, redzēt viņa domas, blablabla. Tas ir jebkurā īstenībā platformā. Mēs to jūtam gan rāģiņā esot, gan vadot pasākumus, gan esot tajos sociālais tīklos. Ir personība, ir kaut kāda seja tam pielikta klāt, ka tas nav vienkārši tā ne no kurienes kaut kāda sausa informācija ielikta. Tas pats arī ar reklāmām, tu vari produktu vienkārši nofilmēt, jā, un ierunāt voiceoveru aizmugurē, tas būs tā. Viņam visdrīzāk nebūs baigi tur liels engagements un sasniedzamība. Bet to produktu var pasniegt caur savu prizmu, izstāstīt savu personīgo pieredzi, to lietojot un tas būs daudz efektīgāk nekā vienkārši nofilmēt to produktu un izstāstīt kaut ko par un ap to.
Nu, jā, tur es tev piekrītu, tur ir tā, personība, jā. Tāpēc, es saku, man pie tā ir ļoti jāstrādā, man laikam vairāk, jo es kaut kā mēģinu, es esmu novērojis, ka es sevi kaut kādos rāmjos mēģinu ielikt, tā kā domāt, bet beigās saprotu, pateikšu, kā būs, nokļūdīšos, pārteikšos, jā. Tāpēc, jā, kaut kā, jā, tāpēc arī šobrīd to visu, vispār to uzņēmu rebrandingu arī es smējos, man pašam ir kaut kāds rebrandings, jā. Es mēģinu saprast, kā iet, kā veidot, ko runāt, jo man atkal ir bailes, kad, es neesmu asts cilvēks, bet es arī varu, kā dzīvē pateikt acīs, ko es domāju, man patīk, nepatīk, jā, izgriezt šādi, un arī dzīvē par kaut kādiem viedokļiem kaut kas arī, jā, un laikam bija tā bišķiņ bailīte, kad, man to viedokli var pārprast, jo daudz nesaprot tā tiešus cilvēkus, jā, tā bišķiņ problēma, bet, es saņēmu, kas būs, tas būs, jau vairs tie komentāri jau vispār jau vairs neinteresē, vienkārši tikai pasties. Ko saka? Tu pa jomu, tur visādi komentāri bijuši, vienkārši paskatos, un es vienkārši pakusu pieru tā, labi, kas nākamais, ko mēs šodien daram? Kas saka parasti? Divānās Arī no joka. sēdētāji, divānās sēdētāji. Tu atver viņa profilu, vispār, kaut kas, ne video, ne posts, bet ierakstīts tāds, tā kā būt tajā jomā. Eksperta viedoklis, jā. Jā. Tā mums ir, diemžēl. Jā. Tāda jau arī netrūks. Ja tu darīsi, tad visu laiku būs. Mums laikam, kā es citos podkāstos arī tēmām pieskāries tādām, es nebaidos teikt, ka 70% sabiedrības mums ir tāda. Jo es ceļoju un es varu atļauties to teikt, jo es redzu citas tautības, citas tautas, citas valstis, citi sekotāji un viss tur tā brīvāk. Mums tā laikam, es negribu darīt, man ir bail darīt, man ir par smagu darīt, man ir vienkārši aiziet, tur nostrādāt, bet ierakstīt komentāru, jā, tur viss tur aiziet. Un, man liekas, kaut kur arī vienā podkāstā, jo strādājot, es klausos podkāstus. Tas man kaut kā, man laikam ir tā duālā smadzene, kad es kaut kā ļoti varu koncentrēties, ja es klausos podkāstu. Ja man iet mūzika, tad es tur ritmā un nekas tur neiet. Bet podkāsti, jā, un vienā no tiem podkāstiem arī dzirdēju, ka nav jēga šitiem. Nav jēga tur, jo tu sevi vēl vairāk iedzīst, un tu uzraksti pretī, un tad tev uzraksta vēl tā, un tad tā. Un tad vienkārši sākās šis komentāru karš. Kur tu esi bijis? Kur ir visforšākā vieta, kur tu esi bijis? Patreiz tālākā un foršākā bija Šrilanka. Wow. Redzēt to dzīvi no otras puses, ja mēs esam pieraduši, ka mums tās finanses, tā kā ir, ok. Tad tur ir pretējais, tur finanses un algas ir vienkārši zemāk, tur lielāka tāda nabadzība, bet cilvēkos ir smaids, atvērtība, tevi cilvēks aizvedīs, neko neprasot pretī, jā? Tu nevari atrast, tu vienkārši Google Maps kaut kā, tev pienāks jau 3 cilvēki un pajautās, vai tev aizvest, vai tev ej tur, ej šeit, un tev palīdz. Un tu skaties uz ielas, tur sēž, piemēram, tantiņa, es biju arī, pa tempļiem, pie tempļa sēž tantiņa, tu redzi, ka tur, tā kā mums ir arī, bezpajumtnieki, jā, viņam arī tādi ir cilvēki. Un tu redzi, ka tur viss slikti dzīvē, bet viņai tas smaids sejā, tas patiesums, un viņa redz, ka tur viens baltādainais, atvainojos par izteicienu, bet muļķis vienkārši grozās, tā kā 3 priedēs mēģinot atrast, kad vienkārši priekšā rēk, un tev pienāk, un viņa tik forša. Jā, tas man iedeva saprast, un tas man parādīja tieši to pretējo, kad valstī, kur ir liela nabadzība, kur viņi labi stundā varbūt kaut kādus 3-4 eiro nopelna, jā. Tur ir prieks, tur ir viss, tur viņi iet, viņi svin kopā, un lai vai kāds tur galds, bet viņi visu, viņi iedos, un tas, jā. Protams, un tur es sajūtos kā stārs, reāli kā stārs no Hollywoodas, jo es gāju pa vienu ieliņu, un tur visādi tirgotāji, un tur visi mazie, viņi piesvin, varu jums selfie, un es vienkārši ar vienu, ar otru, ar trešu, un es tā kā domāju, wow, es gan te, tas vaigs influencers ieradies. Bet es atklāju to patiesību. Es nezinu, kas paši vietējie man izstāstīja, tur izveidot dialogu ir ļoti vienkārši komunikācijā. Ja tu smaidi un tu esi tāds atvērts, tur aiziet komunikācija. Un
Un tad man bija drons līdzi, un tur bija ļoti interesants stāsts. Es ar īpašnieku, tā resorta īpašnieku iepazinos, jo es viņam pateicu, ka man ir drons. Un es viņam varu pretī, ja viņš man sadabūs atļauju, es viņam pretī šim resortam iedošu video safilmēm. Man bija visi stabilizatori, viss, es domāju, kā tā. Un jā, jo tur ir ļoti stingri ar droniem. Viņiem tur pirms pāris gadiem bija teroristi nošauti, un tur tā gaisa telpa ļoti tiek kontrolēta. Un man, protams, viss resorts, viss atnāk, un viss tā šokā, kāpēc to vadību gribu. Es 3 reizes jautāju administrācijai, to vadītāju var lūdzu, bet es tā ar smaidu, un viņi visi tādi stresā. Un viņš piezvanīja, stundas laikā es dabūju atļauju. Viņš piezvanīja saviem kontaktiem, un mums vēl kontakts tāds, ka, jā, reku arī Jānis kolēģis, viņiem bija nacionālais svētki, viņš no vietējā dārza, viņiem bija tas vienkārši tāds, ka, wow, mums ir tagad dizainers, un jā, viņiem bija ļoti smuks dārs, Jānim ar augiem, viss, viņam tik iedos čēris, tur aiziet kaut ko. Viņš izveidoja to kompozīciju nacionālajās krāsās Šrilankas. Un viņi filmēja, viņi bildēja, viņi dalīja, viņiem tas bija tāds kā wow. Un tad izstāstīja, kāpēc tie baltādainie, tāpēc, kad viņiem ir nevis fetiši, bet viņiem ir tāda uztvere, ka, ja tu esi baltādainais, tad tu esi baigi krūts. Yeah. Un redzēties ar tevi ir baigi krūti. Ja man ir bilde ar tevi, es vienkārši skolā draugos, es būšu reāli tur krūtākais, kā rāda amerikāņu filmās, ja, ka tad varbūt tāds mazākus, kas tādi, varbūt netik droši bērni, ja tur podā galvas bāž, visu kaut ko, viņiem arī tā ir, es nezinu, galvas podā bāžu, bet, līdzīgi. Un ja viņš parādīs to bildi, tur viss, tur skolas tie krūtākie džeki, ciema krūtākie, visi džeki, kas ir ieņēmuši tādu pozīciju, ja, tā kā mafijā, visi viņi tev tā kā paklanīsies. Cik interesanti. Un to man viens vietējais video operators izstāstīja, jo viņš tur kāzas filmē, un viņš teica, tev vispār, ja tev ir drons, ja es tagad pateiktu, ka man ir, kas var safilmēt, viņi būtu gatavi maksāt tavas Eiropas cenas. Jo viņš stāstīja, ka ir 3 amerikāņi, kas braukā no Amerikas, un vietēji pat ir gatavi tos 20, 30, 40 tūkstošus dolāru par to gadu sakrāt, lai tikai būtu tas amerikānis baltādainais, kas iefilmē tās kāzas viņiem. Viņiem ir tāda apsēstība, jā. Bet tur es sastapu to pretējo, un tas man ļoti dzīvē izmainīja. Es nenāku no tādas ļoti turīgas ģimenes, arī viss kaut kas bijis, un arī no laukiem nāku, un govis ganīts, un viss kaut kas. Bet tas man iedeva saprast to dzīves jēgu, kad ir jānovērtē tās mazās lietas, ir jānovērtē par to, ka tu vispār esi šeit, šajā pasaulē, ka tu vari šodien elpot, ka tu esi vesels, un jānovērtē tās lietas, kas uz ielas nāk, jā. Cik man nav bijis, es kaut kā austījās, kaut ko es skrienu, man cilvēks atver, tā kā, sarkanais, jā. Zini, es tādā skrējienā, jā. Un man ir bijis tā, ka esmu tramvajos un tur tantiņu, un es viņai tur palīdzu, izskāpt, izceļu. It kā es zinu, ka man ir skrējiens, bet man tāds, nē, es labāk nokavēšu kaut kādu tikšanos, bet palīdzēšu tai kundzei. Un pēc tam tas paldies, un tad tā visa atlikusi, tā kā, un cits man bija tā kā, kas satiek, pēc tam, tu zālīt, nē, sapīpējies. Saulīte palīdz. Tāda saulīte, bet vienkārši, tāds pozitīvs. Jā, un tā Šrilanka man iedeva to. Forši atkāpe, vai ne, no tās galvas? Jā, vispār, jā. Tiešām ļoti iedvesmojoši, ja mūsdienās, man liekas, mums ir tik daudz iespējams, vienkārši neierobežotas tās iespējas, bet arvien vairāk tās iespējas parādās, un arī arvien vairāk mēs kaut kur varbūt zaudējam to cilvēcisku, to dzīvo komunikāciju, to dzīvo smaidu, to dzīvo saskarsmi, un pie tā, man liekas, tiešām jāpiestrādā, un domāju, arī tādi vērtīgi ceļojumi, un arī vērtīgi stāsti liek. Es domāju, ka izdomāties par sevi ikdienā. Es domāju, ka daudzi, varbūt tie mazie, kas ir influenceri, varbūt skatās tādu Lauru, un tādu, es gribu būt kā Lauras, ja es gribu kaut ko mēģina, tā kā atveidot, jā. Jo, man liekas, ir tāda, šajā digitālajā vidē, man liekas, ir tāda līdzināšanās, vai būt labākam. Kaut kas tur ir mums šajā visā. Noteikti. Kaut kas nepareizi, es teiktu. Tā salīdzināšana ar sevi ir. Ir. Vai citi, kad ierauga, ko tie uzturu bagātināja, ko esmu dzirdējis reāls stāsts no dzīves, ja, ka tur, cilvēks man sekotāji padalās ar uzturu bagātināju, un tas cilvēks ies, un viņš lietos, viņš ir tādu pašu augumu, ja, vai ierauga, ja, un viņš ir gatavs ķerties un darīt visu nepadomājot par savu veselību. Tā ir. Un tas, man liekas, bišķiņ traki. Mēs katrs esam tā sava unikalitāte. Jā. Un arvien lielāku, man liekas, arvien lielāku lomu arī ieņem tieši tā mūsu atšķirība. Jā. Atšķirība no citiem, atšķirība no
apkārtējiem. Tāpēc es esmu pieņēmis būt laikam tāds, kāds es esmu, lai vai cik varbūt skarbi varu izteikties kādā, par kaut kādu tēmu, bet laikam man jāieņem, jā, tā. Jo es varbūt kaut kur esmu pazaudējis sevi, savu tādu, bet laikam jāieņem, jā. Vai arī otrādāk būtu ļoti jautriem dzīves maigi. Jā. Nedomāt, kā tur sevi varbūt drausmīgi ielikt rāmjos. Un arī noslēdzot šo epizodi, apkopējot iepriekšējās raidieraksta tēmas, līdzsvars starp reālu un digitālo, ceļu līdz pirmiem klientiem, mērķtiecību, pašizaugsmi un personīgā zīmola attīstību. Kā jūs redzat sociālo mēdīju un digitālās vides lomu uzņēmējdarbībā tuvākajos 5 gados? Nu, tas turpinās attīstīties. Nāks iespējams vēl kaut kādas jaunas aplikācijas. Kaut gan es tagad nevaru iedomāties īstenībā, ko vēl. Varbūt uz atpakaļ ejot. Trets tagad parādījās, ja rakstiskais atkal kaut kāda alternatīva Twitterim un Xam, jā. Bet es domāju, tā digitālā vide tikai attīstīsies. Gan jau tas mākslīgais intelekts kaut kur vairāk un vairāk slēgsies klāt. Kā mēs tur to visu izmantosim, tas jau no mums katra individuāli atkarīgs ir. Bet, tā ir neatņemama sastāvdaļa, un tā kļūs arvien tāda ikdienišķāka lieta, arvien ikdienišķāka, un nekas tāds wow nebūs, ja, ka man ir savi sociālai tīkli, teiksim, ja, vai man ir tur uzbūvēts caur sociālajiem tīkliem kaut kāda sekotāja bāze manam uzņēmumam vai vienalga kam. Tas vairs nebūs nekas tāds super liels wow. Tā būs tāda tiešām ikdiena, un tas telefons iespējams vēl vairāk būs pieliks pie rokas. Būs vēl vairāk jādomā par to, cikos, kad, kur un kā viņu nolikt maliņā. Attīstības jomā, grūti teikt, kas tas būs tāds nākamais. Varbūt pat no otras puses, ja mēs skatāmies 5 un varbūt vēl pat mazliet vairāk gadi uz priekšu. Tas viss ir ciklisks, es domāju. Sāksies tieši atkal tas tā kā personiskais tāda satikšanās jautājums, ja, klātienē, 1-pret-1, teiksim, vai kaut kā tā. Tas digitālais jau būs apiets aplis, ja, un sāksies no jauna viss tā kā ar domu, ka tieši pakāpties bišķiņu atpakaļ un izkāpt no tās digitālās vides un atgriezt kaut ko klātienē. Varbūt pat tā notiks. Es domāju, ka tieši tā varētu arī būt. Pateicoties mākslīgajam intelektam, kas šobrīd daudz ko izdara mūsu vietā. Jā, varbūt arī jau būsim piekusuši no tieši tā iemesla dēļ. Tieši tāpat kā bija tas atkal komunikācijas atplaukums pēc Covid laiks arī jau visi tur vīgni un tur gribējās varbūt ieroties savā burbulī, un tad pēkšņi pandēmija, visi sēdēs savā burbulī un tad nogura no tā, un atkal bija visi ļoti priecīgi. Viņi par to atkal redzēšanās, tāpēc varbūt ar šo notikt tieši tāds ciklisks ir, es domāju, jā, ka noteikti. Nekur tāda miedarbība klātienē nepazudīs, es domāju, ka tas tikai ar laiku uzņems vairāk apgriezienus. Tas otrādāk varbūt kļūst par jauno trendu kaut kā. Tieši tā. Tas jau kļūst. Jo uzņēmēji jau sāk atpakaļ kā kādreiz jau lidot viens pie otra, tikties klātienē, ofisā un viss. Tas jā, bet no tāda cilvēciskās puses, man liekas, no tāda, es domāju, ka baigi varbūt nekas nemainīsies, kā Lauris teica, sociālai tīkli būs, vietauriņi viss, varbūt kaut kā upgradeosies, visi iemācīsies super krūti editot, jā. Tas varbūt. No tāds tehnoloģiju pasaules, vai to apkopojumu, ko es veicu, un skatoties 10+ gadus uz priekšu, jā, ieņems mums ļoti, ļoti lielu lomu. Man kā cilvēkam no tā, zinot tehnoloģiskos aspektus un lietas, kuras varbūt pa brīžam ir bail atklāt, bail no tā, vai es rīt vispār staigāšu pa ielām, atklājot tās faktus, bet mēs esam neiedomājamā tādā izsekošanā, un šīs aplikācijas seko mums, un tāpēc nevelti, jā, ļoti daudz ko zina un pārsteidz mūs. Un tas viss ies uz priekšu. Un jā, tas man bišķi baidē no cilvēka puses, no tādas sirds man tas bišķi biedē. Protams, būnot šajā lauciņā, strādājot šajā IT un pašam iesaistoties un līdzdarbojoties un būnot klātesošs otram tādam līdz uzņēmumam, kur mums ir tieši tikai ap un par AI, kur jau veidojam zvanu centrus latviešu valodā. Šobrīd esmu uzņēmušies būvniecības nozari pilnībā automatizēt uz AI puses. Jā, tas varbūt atņems kaut kāds darbvietas, bet varbūt arī iedos cilvēkam stimulu
iet beidzot mācīties kaut ko, nevis strādāt vienkārši administratoru darbu, bet kaut ko tiešām, varbūt cilvēks tajā brīdī pateiks, es tagad gribu kaut ko tādu, ja? Tas varbūt iedos to. Pie tā mēs strādājam, un pie tā strādā visa pasaule. Savukārt, kā es teicu par tīmekļu vietnēm un par visiem blogiem, par visas tās krāsas, viss, kas mums šobrīd ir ierasts no tāds UI, UX puses likt, ja? Tas būs, bet paliks vairāk tāds vizualizācijas, vairāk tāds, ka tu jūti to dizainera pieskārienu, ka tu caur to dizainu izjūti to cilvēku, un ka tev pilnīgi spalviņas paceļās, ja? Tā ir tā nākotne, uz ko iet šī te visa IT sfēra, un noteikti būs ļoti daudz profesiju klāt. Tā kā cilvēki var sākt mācīties. IT jomā tieši? Jā, IT, bet vispārīgi tādi administratori un visi zvanu centrāli sāk jau zaudēt savu vērtību, jo AI spēj. Ja, mēs arī esam testējuši un skatījušies, ka AI var pārdot vairāk, var piesaistīt vairāk klientus, jo viņam nav jūta, kā mums, es pats esmu strādājis zvana centrā, ja, un es zinu, ka brīžam, kad tu saproti, ka tur ir omīte, tad viņai to internetu tur laukos nevajag, bet tev ir jāpārdot, ja, un tu tas reiz nepārdot. AI to izdarīs, 1, 2. Viņam nav jūta, viņš nejūt. Un tad veidosies šīs jaunās profesijas, kas ir inženieri, promptu veidotāji, kas veido šīs uzvednes, kas programmē, kas ir šajā lielajā mašīnu būvē AI, kas ir LLM. Tā kā viss kaut kas nāks iekšā, bet paliek uz personalizāciju, uz cilvēku. Un kā es teicu, biznesa pusē mēs jau sākam nevis tur Zoomā ieliekam tiekties, bet varbūt, ka tiekamies klātienē. Varbūt izējam uz kafiju, ja? Un tas ir pavisam cits, jo es iesāku tieši to uzņēmēju darbību, kas sākā viss šis te Covids un viss šis bija, kad viss tas bija, un tad man bija tāds, gribu uz to cilvēku aiziet, sajust, enerģētiski, to visu, un tad tā, tagad man tāds, jāiet kaut kur, tērts, saslēdzies visu, tur aparatūra, kamera, gaismas, viss labi izskaties, filtriņi, viss labi, bet, mēs ejam atkal uz cilvēciskumu, un man liekas, tas ir tas, draugs. Tas ir tas, man liekas, jaunais cikls, jaunais cikls, kas būs, man liekas, tuvāko 5 gadu laikā, kad mēs atkal tiekamies, mēs ejam ārā, mēs lidojam un braucam viens pie otru. Kā tev pašai šķiet? Es ļoti piekrītu tevai otrajai domai par to cikliskumu, un ka mēs vairāk atgriezīsimies pie tā cilvēciskā, bišķiņ tā kā noiesim no tās digitālās vides, un, protams, ieies tas mākslīgais intelekts, kas spēlēs ļoti lielu lomu, viņš aizvien vairāk būs visur, un, bet, vairāk tieši tā, komunikācija, cilvēciskums, un izdomāt, vēl vairāk kā saglabāt tieši to individualitāti un lepoties ar to, ka tu esi atšķirīgs, lepoties ar to, ka tu esi unikāls, un cilvēki varbūt vēl vairāk centīsies nesaplūst tajā tālākajā masā. Nesalīdzināt sevi, bet otrādāk lepoties ar to, nevis es tur līdzinos tam un tam un tam, bet es līdzinos tikai sev un sevis esmu tikai vienīgais un ar to unikālais atšķirīgais no apkārtējiem. Tev arī taču patīk vairāk cilvēciskais, vai ne? Viņam patīk. Viņš piekrīt, jā. Baigi labi. Vēlos jums, Sandra un Laura, pateikt milzīgi paldies, ka dalījāties savā pieredzē, iedziļinājāties digitālajā mārketingā, personīgajā zīmolā, unikalitātē un arī sociālā mēdīja ietekmes tematos. Un klausītāji, paldies, ka bija kopā ar mums 5. digitālais e-kursa epizodē. Šī bija arī noslēdzošā sezonas epizode. Raidierakstu epizodēs esam runājuši par uzrīkstēšanos, līdzsvaru starp reālo un digitālo, kritiku, filtrēšanu, konkurences nozīmi, pašizaugsmi un arī par pirmo projektu nozīmi pirmajiem klientiem un personīgā zīmola attīstību tieši sociālajos mēdījos. Sekojiet līdzi raidierakstam, jo turpināsim pētīt jaunas tēmas, arī pieskarsimies mākslīgajam intelektam, uzņēmējdarbībā, automatizācijām, rebrandingiem. Tad, lai šodien dzirdētais kļūst par nelielu iedrošinājumu sākt savu ceļu, un atcerieties, katram no mums ir savs e-kurs, kas palīdz noturēties un virzīties tālāk. Ar jums kopā biju es, Ilona, Sandris, Lauris, Tara, un tad tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Atā! Paldies, čau!